Par to, ka laika rādītājs nemāk atpakaļ iet. Par to, ka nepārnāks tas, kurš aizgājis. Tev vispār ar balsi viss ir kārtībā šodien? Jā, ļoti labi. Es runāju, dziedu. Okartas akadēmijas vokālie pasniedzēji domā citādi, un pāris dienas Nikolais nedrīkstēs dziedāt. Tev ir balss ciet. Es tev pateikšu, tu nedrīkst, es nezinu, šodien tev ir jāpaklusē 2 dienas. Ticamā, es dzirdu pēc skaņas, tev neslēdzas saites kopā. Ne jau tas, ka tev ir nosēdusies balss, ka tu saki. Es jau tad tev teicu piekdien, lūdzu paklusē, tev balss būs pateicīgs svētdien. Tu klusēji, droši vien, ka neklusēji. Nē. Puisis saņēma pamatīgu brāzienu par to, ka dažas dienas pirms koncerta to vien darīja kā drillēja dziesmu. Raudāja māte. Raudāja māte, raudāja meita. Vē ir gara mūžīrīs. To, ka tu mēģināji, es varu iedomāties, jo dažreiz atnākot uz darbu šejieni, es jau redzu, ko jūs šeit darat, un vienkārši visu laiku dziedi cauri. Nedrīkst. Kāpēc es dziedu cauri? Tāpēc, ka man tā vieta nesanāk, es dziedu to vietu. Vai tāpēc, ka man vienkārši vārdus, es nezinu, tad izskaitu vienkārši literāri, nevis dziedot. Tu esi tik centīgs, bet tu nedrīkst. Tu nedrīkst. Nikolais jau krēslu stāv un neļi. Pilnīgi man likās vienā brīdī līdz apnikumam. Bet tu nedrīkst, jo bišķiņi ir jāatslāps. Jā, man ir radušās balss problēmas, man sēžās balss bišķīt, bet es ceru, ka viss būs labi. Un es varēšu svētdien ļoti labi nodziedāt un parādīt savu priekšnesumu. Protams, jāsāk vienkārši ar sevi, vienkārši vajag sevi pacelt tā augstāk un domāt labas domas, gaišāk domāt, un līdz ar to arī tev pašam būs labi, un arī balss aizies tādā foršā ritmā, un viss būs labi, es ceru. Ko man jādara? Tev ir vienkārši arī mazāk jārunā, tāpēc, ka tu runā, tu dzirdi, kas tev ir? Jā. Viņam taču, vai jūs nedzirdat? Dzirdat taču, vai ne, kas viņam balss ir? Viņam ir. Nu jā, tev pat saites. Tu esi pārpūlējis, tev pat saites vienkārši. Kas par daudz, tas par skādu Nikuts? Nikuts, zinu, ko mēs šitkosim. Lai tu mazāk dziedātu, sev sauc toreiz visu laiku. Mēs būsim daudz auklīgus. Tu mēģināsi, tu pateiksi, Nikolai? Jā, jūs pieskatat viņu, lūdzu, tāpēc, ka viņš ir pārāk uzcītīgs, viņš varētu būt, ka viņš tāpat sāks dziedāt, bet jūs viņam neļaujat, jā.